Es te priekš viena universitātes spēļu projektiņa esmu uzmodelējis mazu elektronikas platīti. Es viņu domāju salodēt. Man nav ne jausmas, kas no tā izdosies, jo tas veids, kā es to darīšu, es viņu vēl neesmu nekad mēģinājis. Tāpēc šis būs tā kā dokumentācija, kā man iet, kas man neiet, kas sanāk, kas nesanāk. Atsakot, kaspīte no vārdā nenosaukta ķīniešu ražotāja. Protams, viņa jau ir atpakota. Es jau pētīju, kas te ir iekšā. 5 platītes. Šādi izskatās manis maketēta platīte. Tā būs maza spēlīte. Te būs maziņš ekrāniņš, te būs poga, un tur būs kaut kāda spēlīte, kuru varēs spēlēt, kustinot viņu, liecot uz vienu vai otru pusi, bez speciālām pogām. Tas, ko es šodien darīšu, ir salodēšu visus mazos knibuļus virsū. Visu mikrokontrolieri un kondensatorus un sensorus un visu pārējo. Tas, ko es taisos izmantot, ir karstais gaiss. Var sakot, var nojaust, ka ar rokām šis ir ļoti nepateicīgs process un galu galā tā īsti tīri ar rokām industriāli neviens to arī nedara. Un, lai atvieglotu sev dzīvi, lai man nebūtu katrs rezistoriņš, katrs kondensators jālodē ar rokām, tas prasīs šaušalīgi daudz laika. Es izmantošu nevis kaut kādu klasisko lodēšanas stiepli, bet lodēšanas pastu. Lodēšanas pasta ir tāda pati lodalva, bet tikai tādā plastilīna formātā. Uz katru no mazajiem lauciņiem viņu uzklāja virsū, uzliek detaļas un karsē, un alva izkūst, un visas detaļas salipinās skaisti tur, kur viņām būtu jāatrodās. To parasti dara ar tādu lietu, kas saucās hotplate. Tā ir plāksnīte, kura precīzi tur karstu temperatūru, viņu uzliek uz plāksnītes, un viņa uzkarst, uzsilst skaisti un vienmērīgi līdz vajadzīgai alvas kušanas temperatūrai, un čpok, viss ļoti skaisti uzreiz pielodējās. Man tādas plāksnītes nav. Alternatīvā iespēja izmantot speciālu krāsniņu. Arī krāsniņa, kurā tiek uzturēta noteikti precīzā temperatūra, un tā ir piemērotāka, ja, teiksim, ir daudz, vairākas šādas platītes vienlaicīgi jāsalodē. Un tad viņas sagatavo un visas ieliek iekšā krāsniņā, un čpok, viss uzsilst skaisti un arī uzreiz ar vienu rāvienu salodējās. Protams, man arī tādas krāsniņas nav. Tāpēc tas, ko es darīšu, būs izmantošu vienkārši karstā gaisa staciju un būšu rūpīgs un uzmanīgs. Jo karstā gaisa stacija pūš karstu gaisu, bet šīm platītēm vajag ļoti uzmanīgi ar to gaisu. Viņas nedrīkst pārkarsēt, viņas jāuzsilda vienmērīgi, maigi un arī detaļas būtu vēlams nenocept. Tātad, kā es dabūšu šīs mazās jaukās platītes virsū to sasodīto lodalvu? Priekš tā, ja tu parasti pasūti platītes no kādiem ķīniešiem vai ražotājiem, tu vari dabūt pasūtīt klāt arī tādu lietu, kas saucās stencils. Stencils ir ļoti, ļoti plāna, spīdīga, skaista metāla plāksnīte. Un, lūk, šāda te, un kā tu redzi, viņā ir izgriezumi. Viņā ir kaut kādi izgriezumi, kuri atbilst precīzi tām vietām, kur ir jāuzklāj alva. Skaisti viss atbilst. Lūk. Un tad, kad ir šādi skaisti un precīzi uzklāts, es vēl izdomāšu, kā nofiksēt, bet es jau nojaušu, ka es izmantošu MacGyvereni. Un vienkārši pielīmēšu rūpīgi un uzmanīgi. Tad tiek ņemta lodēšanas pasta un principā uzklāta un skaisti uzspiesta virsū. Lodēšanas pasta man ir šādā te paciņā. Viņa glabājās leduskapī. Viņa esot jāglabājas leduskapī, whatever. Un viņa ir iekšā vēl šī tāda te kakiņa. Plastilīns. Mazs pretīgs plastilīns. Ne, tā ir īsta lodalva. Chipquik SMD 291, SNL 50T3, whatever. Kaut kas no Digikejā tur bija. Tātad mans pirmais uzdevums ir precīzi šīs te divas platītes savienot vienu ar otru un salīmēt kopā.
platīte ir skaisti nospeķota ar maniem pirkstiem. Vai tas ir labi vai slikti? Nezinu. Droši vien skaistumu labāk būtu vērts notīrīt ar spirtu. Kā spirts izgaro. Brīnišķīgi. Tātad mans plāns ir izmantot vecu, nestrādājošu kredītkarti. Vispirms uzpļēc kaut kādu mazu kokaīna strīpiņu ar lodalvu, un tad viņu ieberst iekšā. Vajadzētu strādāt. Cik daudz viņu vajag? Nezinu. Šķiet kā ārprātīgi mazi. Vajag samaisīt? Nevajag? Kas to lai zina? Šķiet, ka ar to varētu viss pietikt. Nu ko? Aiziet? Kaut kāda alva kaut kur virsū ir. Es ceru. Ko? Jāskatās, kas ir uz platītes palicis. Vai kaut kas ir aizķēries. Droši vien, ka vajadzēja maigāku lenti par MacGyvereni. Piemēram, krāsotāju lenti. MacGyvereni man tūlīt visu izpurgās. Viņa ir tik stipra, ka tik stipra nedrīkst. Maz patīkami. Nē, MacGyvereni. Vairāk MacGyvereni es šeit nelietošu. Un kas man tagad ir? Vai uz platītes kaut kas ir palicis vai nav? Man sakot, šī šķidrā lodalva ir tagad tieši virsū tajās vietās, kurās būs jālodē. Kaut kādas detaļas. Uz visiem šitajiem te punktiņiem ir virsū mazs pikucītis lodalvas. Teorētiski pilnīgi pietiekoši, lai varētu salodēt visu, kas ir jāsalodē. Vārds sakot, MacGyverenei nē, lietojiet krāsotāju lenti vai kaut kādus, nezinu, īpašās uzpariktes, kas ir paredzētas platītes un stencilu turēšanai, bet līmlente ir ļoti apšaubāms variants. Un MacGyvereni ir pilnīgi nepieņemams variants, bet tas nekas. Tagad nākošais solis ir salikt mazās detaļas virsū uz šīs te platītes un mēģināt nenošķaudīt viņas nost. Priekš tam pirmkārt man ir schēma. Otrkārt man kaut kur šī platīte ir jātur vietā, kur es viņai jau varēšu pūst virsū karsto gaisu. Man ir šitāds platītes turētājs, viņš varētu man šai gadījumā pat noderēt. Kaut kādas detaļas es tomēr lodēšu arī ar roku. Piemēram, ekrāniņš un poga, tās ir plastmasas lietas, kuras no visām manām karstumiem nosprāgs 1 un 2. Skaisti. Ķip turās. Kā tīrs stencilus? Nav nejausmas. Vate noteikti nav pats labākais, jo tur droši vien paliek kaut kādi vates pimpucīši, bet man šobrīd nekā labāka it kā nav. Varbūt, ka viss sanāks ar pirmo reizi, man to stencilu vairāk nevajadzēs. Tas būtu lieliski. Te ir mana kaste ar detaļiņām. Ja jūs neesat nekad pasūtījuši lietas no DigiKey vai vēl kaut kādiem īstiem piegādātājiem, bet esat tikai ar AliExpress, piemēram, dīlojuši, tad ļoti iesaku pamēģināt. Tas būs vienkārši Ziemassvētki. Kādos fancy iepakojumos viņi sūta preces. Šī te lodēšanas pasta, piemēram, bez tā, ka viņi ir skaistā maisiņā, viņi vēl bija speciālā tādā leduskapja maisā, ledus maisiņā, kaut kas tāds, ko varētu likt uz ievainojumiem vai vēl kaut kas, var sakot, tīri tāpēc, ka viņi ir jātur augstumā. Labi, tagad es aizveros un lieku virsū detaļas. Par USB portu es neesmu pārliecināts.
Es domāju, ka viņš vienkārši nosvils un diskusijas, bet kas to lai zina? Es domāju, ka tur viss aizies pa gaisu un nopūtīsies, bet, nu, tagad jūs nekādu neredzēsiet, ko es daru. Nu, viss nav kondensātori. Aizgāja pa gaisu un viss, paldies. Vai tas ir kondensators, ko es neatradu? Es nezinu. Varbūt, ka tas ir puteklis. Varbūt tā kaut ko varēs interesantu redzēt. Man ir drusciņa ekstra detaļas, tā ka var arī mazliet atļauties sačakarēties. Nekas baigi traks nenotiks. Vienu vai divas reizes. Varbūt jāieslēdz manuālais fokus, lai tur viss tā neblurojās. Rūpnieciskā vidē šo te dara mikroskopiski maziņi tādi pneimo manipulātori, kur bzzzt, paņem mazo detaļu un aiznes un noliek precīzi vietā. Tieši tā kā es to tagad daru, tikai mašīnas. Auč, 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 auč. Tā ir, kad ar pirkstiem darās, nevis ar pinceti. Sušķis. Nu, skaisti, skaisti iet. Ja tas viss vēl sāks strādāt, tad būs pavisam lieliski. Tā, protams, nekad nenotiek. Kondensātoru rezistori visi ir salikti, jauki. Mazais ADXL čipiņš. Akselerometrs, kurš mums stāstīs, cik ļoti iekārta ir pabīdīta šurpu vai turpu. Beautiful. Mitruma indikātori, iedomājies. Īsts mitruma indikators, kurš stāsta par to, ka, ja kaut kas ir zils, tad vajag viņu cept tādā un temperatūrā un tam līdzīgi. Oh, fancy, fancy, fancy. Nu tā, viens slēdzītis palicis un var jau svilināt. Neatceros, kuru es plānoju izmantot par reset pogu, no kuras
ķīniešu kastītes. Nē, kaut kas mazāks. Mikroskopiskas pipsītīs vēl mazāku es atrast droši vien nevarēju. Ja viņš izturēs manus karstuma viļņus, tas būs skaisti. Manīgākie varbūt ievēroja, ka šeit 1D1 nav aizpildīts, un tur būtu jābūt kādai diodei, un tur patiešām būtu jābūt diodei, kura aizsargā no pārsprieguma un vēl kaut kā, bet man viņas nav. Viņas šobrīd tur nebūs. Viņai tur būs tikai vietiņa un viss. Te būs slēdzītis, to es ielodēšu ar roku. Te būs ekrāns, es ielodēšu ar roku. Un te būs kaut kādi pin konektori, kuri aizies uz programmatoru un opcionālo barošanu. Tos es arī ielodēšu ar roku. Šeit ir tukšas vietas skaļrunītim un vēl vienam kondensatoram. Viņi šobrīd paliks tukši. Dēļ šādām tādām kļūdām. Es pasūtīju nepareizo skaļrunu. Ļaudis stāsta, ka īstenībā būtu bijis labi tur vēl papildus fluksi kaut kur uzķēpāt virsū un tad visu iecept, lai viss peldās fluksī. Tad mēs mēģināsim nākošajā iterācijā. Pagaidām es skatīšos, kā notiekās viss tāpatās. Jā, viņš ir mans karstais gaiss. Jums ir kādus 320 grādus un nelielu gaisa plūsmu. Sāksim no tāluma, lai platīte uzsilst. Lēni un mierīgi. Ja viņu strauji uzsildīt, viņu visdrīzāk sāks šķiepties. Es varu fluksi uzgāzt blakus, lai viņš tur tek. Vienkārši, lai viņš tur tek un pludo pats kā māk. Ok, turpinām. Tā slēdzīts kaut kur man tek prom. Uz kurieni jūs cienītais? Viss kaut kur peld. Peld izskatās, ka no flukša, nevis no lodālas. Kaut kas vispār notiek. Tas neizskatās pēc lodēšanas šobrīd. Nu, kas tas ir? Viņš izskatās pēc sūdi vienkārši. Viņš pēc kaut kā, kas būtu ielodējis. Bullshit. Tā alva vispār jēdz kust. Izkust, tā kā īsta alva dara. Alva kūst. Izņemot šito sūdi. Skaidrs, ka es te būšu nocipinājis visu, ko var nocipināt. Es gribu redzēt, kā viņa uzvedās vienkārši. Uzliku pļēcku ar alvu, un es gribu redzēt, ko viņa darīs. Nu, kas tas ir par sūdas? Vai tā uzvedās alva? Jā, nu tas jau viss tās pēc salodēšanās. Tiešām vajag tik milzīgu temperatūru tam sasodītajam. Bezsvinam, tu dieviņās. Bezsvina alvas šausmas ir tās ārpratīgās temperatūras, kuras viņas prasa.
Aha, aizlidoja. Nē. Nu, klausi, lūdzu, man 400 grādu. Nu, kas tas ir vispār? Podziņa, protams, ir izcepta un vispār nestrādā. 400 grādu gaisa. Wonder why. Es jau domāju, ka tur viss ir beigts. Nu, ko, pārbaudīs kādas nominālas dzīvības pazīmes? Prāt, es pilnīgi neticu. Man ir vadiņš, nevis spraudnis. Es tagad slēdzu iekšā 5 voltus un kādus 50 miliampērus. Izskatās, ka ir uz īso kaut kas. Tātad kaut kas dzīves paliek nav skaidrs. Kruķis pilnīgi pārsteidzošā veidā. Vismaz līdz šim ķopītim, kurš ir sprieguma regulētājs, viss ir kārtībā. Visa temperatūra viņam nav traucējusi. Un mazais mikrokontrolieris spriegumu kaut kādu dabonu barošanu. Par to, vai viņš ir dzīves, es ļoti apšaubu. Bet nākošais solis tad būs mēģināt ar viņu parunāties no lielā datora, vai viņš atsauksies. Kā var redzēt, man nav USB mazais spraudnītis, tāpēc, ka viņš īsti negribēja salodēties tā, lai viņš nesaietu uz īso, kas ir pilnīgi noteikti manas šķībās rokas, jo pats viņš izskatās pārsteidzoši dzīvīgs. Tagad es iešu pie lielā datora un mēģināšu viņu piesaistīt pie īsta datora. Nekādas dzīvības pazīmes no mikrokontroliera. Droši vien beigts. Es jau gribu sev karsto plati, lai varētu mierīgi uzcept platīti līdz noteiktai temperatūrai. Nevis vicināties ar super karstu karstekli, nesaprotot, vai jau viss, vai vēl ne. Man ir vēl pāris mikrokontrolieri, kurus var tur uzlodēt. Identiski nekādu dzīvības pazīmju. Tātad droši vien es esmu kaut ko aizmirsis vai sačakarējis. Tas labi. Pāris stundas man prasīja saprast, ka viss ir ar mani salodēto platīti kārtībā. Pārlodēju vienu no mazajiem mikrokontrolierīšiem, un izrādās arī ar viņu viss bija pilnīgā kārtībā. Un kas nebija kārtībā, izrādās, lūk, man ir kastīte, kuru sauc Atmel Ice. Atmel Ice ir tā iekārta, ar kuru šo mikrokontrolieri programmē. Viņa tiek pieslēgta pie datora, un kastīte tiek ielikta principā pie 3 izvadiem - zeme, barošana un viena īpašā mikrokontroliera kāja. Un pieslēdzot kastīti pie datora, viņa man visu laiku teica, ne, nav nekādas iekārtas, neredz, ka otrā galā kaut kas būtu. Un barošanas bloks teica, ka nekāda elektrība netiek patērēta. Un kas izrādījās? Pirmkārt izrādījās, ka tas, ka mans barošanas bloks saka, ka platīte patērē 0,000 ampērus, ir pilnīgi ok,
tāpēc, ka tas čipiņš patiešām mēd tik šaušalīgi maz, ka noapaļošanas kļūda. Un otra lieta ir, man vajadzēja šim atmel aisam upgradeot firmware programmatūru, kas tur ir virsū, un citādi viņš bija pārāk vecs un nemācēja ar šo čipiņu vispār parunāties par šo UPDI protokolu. Tā bija baigā ķēpa, priekš tam vajadzēja nokačāt mikročipu kaut kādu tur mikročipu studio vai kaut ko tam līdzīgu, jo tas bija vismaz vai vienīgais veids, kā var dabūt jaunu programmatūru priekš šī atmela aisa, bet uzliekot jaunu softelu virsū, viss aizgāja. Tādā ziņā, ka šī pilnīgi šobrīd ne pēc kā neizskatošās platīte, es noņemšu nost, ar viņu viss ir kārtībā. Un tas, kas man tagad ir palicis, ir pāris nieki. Viens no niekiem ir pielikt USB mazo spraudnīti, kuru man pagājušreiz neizdevās pielikt, tāpēc, ka kaut kas sagāja uz īso, bet man vajag kaut kā normāli viņam barošanu iedot. Uzlikt mazu reset podziņu, kuru es ar karsto gaisu vienkārši iznīcināju. Nu, un tad ar roku jau pielodēt ekrānu un pielodēt pogu, kas jau būs pilnīgi tehnikas jautājums. Es saprotu, kāpēc tehnoblogeri izmanto mikroskopus. Ne tikai tāpēc, ka tas ir ērti, bet tāpēc, ka tas ir ļoti parocīgi. Mana lupa ir, bez tā, ka viņa ir samērā neērta, kaut gan viņa ir pilnīgi vitāli nepieciešama, lai varētu šos te mazos sīkos izvadiņus pārskatīt. Skatītājiem diez vai interesē redzēt manu degunu, kurš ir iebāzts tur iekšā, un mikroskops ļauj pieslēgt skaisti kameru un filmēt skaisti brīnišķīgi bildītes. Gan jau man arī kādreiz būs mikroskops, un es izdomāšu, kur viņu nolikt. Citādi man te īsti vietas nav nekam, bet to gan jau kādreiz. Nu labi, lai iet USB spraudnītis. Nē, pie joda man vajag redzēt, ko es daru. Štruns par skatītājiem, man vajag redzēt, ko es vadēju. Kaut kā varbūt var iemānīt fočuku arī. Tad tas jādara savādāk. Bet, protams, viņš ies kopā. Viņš varbūt ir dummies, bet kājas tur ir visas. Man ir nepareizais footprints priekš mana izvēlētā USB pimpacīša. Es viņu nevaru pielodēt, un šobrīd nebūs USB mazās fiņas. Tāpēc, ka viņam ir miljons kaiņas, bet man uz footprinta ir it kā viņš būtu mazkājiņu radījums. Un, protams, ka pāra kājas iet kopā. Būs pāris lietas, kas šobrīd nefunkcionēs. Labi. Pirmais kucēns, kurš tiek slīcināts. Podziņas. Un laiks ekrāna. Parasti garlaicīgi pinu hederīši, cik man vajag. Nav nejausmas, cik tas ir, bet tieši tik, cik tas ir.
Nu, tā, tu savelcies daudz visādus niekus. Tur M3 skrūvītes, kuras vajag, un M2,5 skrūvītes, un vēl kaut kas, un tad tu vienu brīdi jūties tā kā tāds lupat lasis drusciņi, ja tev šķiet, nu, nafig man tas viss. Bet pēc tam, vienā brīdī, tu pēkšņi, kad tu esi konstatē, ka tev vienkārši viss ir. Tev vajag maz šādus te atstatu lietiņas. Tev viņas ir. Viņas paņem kastīti un lietu. Nevis tagad sēdi un domā, kādu brīnumu, lai izvelk kaudzi ar 3 mm skrūvītēm. Pērciet setu saļikā. Nopietni. Sāciet ar kaut kādu, kaut vai visgarlaicīgāko M3 visādu drazu setu, un pēc tam skatieties, ko jūs īsti no tā visa lietojat. Un pēc tam jau paņemiet un pasūtiet visu pa īstam. Piemēram, nezinu, skaistas skrūvītes ar dinu galvu, ar seškantu, pilnīgi fancy un ļoti patīkams lietošanā. Man nepatīk skrūves, kurām ir krustiņa galva. Patīk kantains seškanšu galviņi. Seškanši ir vislabākie kanši. Seškanšu skrūves izskatās pēc tā, ka cilvēks zina, ko viņš dara. Izņemot šajā gadījumā, kad man tās kājiņas izskatās, ka ir drusku par īsām, un man ir baigi garās skrūves, kuras nelien iekšā. Tik tālu, cik es gribētu. Vai paņemam šitos un nemuļķoties lieki. Es pats šitādus sūdus nekad neiedomātos nopirkt, bet par cik viņi bija alī komplektiņā, tad man viņi vienkārši ir. Nice. Principā gatavs. Var mesties viņu programmē. To es darīšu pats. Es negribu nekādu kameru, kas man skatās pāri plecam. Tur es varbūt blogā uzrakstīšu, kā man gāja. Vai ielikšu kādu video, kad kaut kas sāks kustēties.